Ūdensvīri, jūsu nedēļas prognoze no 25. līdz 31. martam. Skatāmies, ko mums atnesīs marta pēdējā nedēļa. Ūdensvīri, nedēļas sākums. Mums jāizdara izvēle par aiziešanu kaut kur vai izvēlēties kaut ko citu tā vietā, kas jums jau ir un kas funkcionē diezgan labi, bet jums ir sajūta, ka es varētu kaut ko labāk, varētu kaut ko ērtāk, interesantāk, garšīgāk, tad būs izvēle par labu kaut kam jaunam. Nedēļas vidus ūdensvīriem. Tā, sadarbības kārts, 3 monētas. Būs vēl jāpastrādā, jau nevarēsiet jau nedēļas vidū sākt svinēt, vēl kaut kādi darbiņi būs jāapdara. Šī ir arī mācību kārts, par to, ka varbūt būs jāpamācās vai jāpastrādā. Sadarbība, klienti, varbūt kaut kādi darbiņi vēl ar klientiem būs jāpiebeidz. Nedēļas otrā puse, beigas, priekš ūdensvīriem. Kolosāli kārts. Brīvdienās sajutīsieties kā maks. Šī kārts mums saucās šādi. Kaut ko bursties, domāsiet, varbūt plānosiet, izrunāsiet vai vienkārši paši savā sirsniņā domāsiet, kādu jūs gribētu sev uzlabot dzīvi, un ar savām domām jūs to noteikti varat uzburt. Tā kā ūdensvīri sajūtaties kā magi, kas paši veido savu dzīvi ar savām labajām domām, un to arī dariet un realizējiet, lai jūsu dzīves uzlabotos. Lai jums foršas brīvdienas, jauka pēdējā marta nedēļa, jaukas lieldienas. Un, ja jūs vēlaties pieteikties individuālai konsultācijai pie manis, tad to var izdarīt manā mājaslapā dītarot.com.